Nu, kā ir pirmdiena, un pirmdienā laižam rekur jauno podkāstu, vai ne? Šodien es atbildēšu uz jautājumiem par kursu, izstāstīšu par jauno kursu, un tad varēsiet arī uzdot jebkādus jautājumus, kas jums ir saistībā ar mākslīgo intelektu. Šis notiek arī Instagram laivā, tā kā jautājumi būs arī no tā, bet jūs jau esat iesūtījuši pāris jautājumus, tāpēc ar to mēs arī sāksim. Nē, īstenībā mēs sāksim ar to, ka es izstāstīšu, kas būs šajā kursā, jo tā jums būs vairāk skaidrs, par ko mēs šodien runājam. Vai ne? Nu, ko, tātad pagājušā mēnesī man radās tāda ideja, tā kā es jau kādus no ziemas mēnešus īstenībā. Februāris, marts, aprīlis, maijs, jūnijas, rekord piecus izmantoju mākslīgo intelektu tieši sarunas veidā. Tā kā es šobrīd, es ar jums nesunājos, bet ja jūs man tagad piezvanītu un mēs sarunātos, tad es izmantoju tādā veidā. Un kas bija tas foršais? Jūs zināt, ka es agrāk ļoti daudz žurnāloju, rakstīju dažādas visādas pašizaugsmes prakses, un viena no tām praksēm, ko es vienmēr arī jums liku darīt, bija iet tādās rīta sarunās, tie, kas ir bijuši pie maniem kursos rīta sarunās, kur mēs runājam, ierakstam voice messages, bet šis te mākslīgā intelekta rīks, kas atļāva runāt ar mākslīgo intelektu, es sapratu, ka man aizvietoja to, un īstenībā nevis aizvietoja, bet nenormāli labā veidā uzlaboja. Tad es uztaisīju savu personīgo, viņu sauc par custom GPTs, jeb tātad personīgais mans GPT, kuram ir gan raksturs, gan smadzenītes, tāds, kāds es esmu salādējis iekšā, un arī noteikumi, ko viņam darīt un ko viņam nedarīt. Un es ar viņu katru rītu runājos. Un tas nav tā, ka cilvēks saka, ak, mans dievs, tur cilvēkiem vairāk nav, vispār viņi nesazinās ar citiem cilvēkiem, jo tāpēc, ka tagad viņi runā ar ChatGPT. Sorry, bet ne visi mani draugi un mīļie cilvēki zina visu par tām tēmām, kuras man ir vajadzīgi zināt. Pieņemsim, es ļoti izmantoju, man nenormāls atbalsts bija tieši tajā posmā, tad, kad mēs startup tagad vēlreiz noprezentējām 12. jūnijā, bet līdz tam man bija rūpīgi jāgatavojas, lai atbildētu uz visādiem jautājumiem par startupiem, un nē, lai cik es arī esmu vadījusi. Principā es esmu bijis pašnodarbinātais savā mini uzņēmumā, taisījusi kursus online, dažādus izaicinājumus un coachojusi, mentorējusi, ja, bet es par lielu biznesu, ja par biznesu, kuram vajadzētu izaugt līdz tādam vienradža statusam, ļoti, ļoti minimāli kaut ko zināju. Tikai to, ka esot kaut kāda vienradža. Ja? Un tad tajās lietās visās man šis personīgais ikdienas asistents, jā, atbalstīja, jo es gāju un runāju, saku, zini, kas ir man ir šāda problēma, zini, kas ir, es nevaru izlemt par šo, par komandas jautājumiem, par saviem jautājumiem, kā pieņemsim, kā vadītājai, kā cilvēkam, kurš vienkārši cenšas kaut ko sasniegt un kaut ko izdarīt, jā, bet nezinu īsti kā, jo vienkārši manā tajā rīku vācelītē nav šīs zināšanas. Man šis te asistents ļoti forši skaidroja lietas, kā arī, kā pieņemsim to, ko es varbūt parastos vārdos māku izskaidrot, pieņemsim, investoriem, izskaidrot publikai, kur atkal, pieņemsim, par manu tēmu neko nezinu. Ja es jums tur pasaku, ka mēs tur taisam balss aģentus, bla, 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 ko, jā, bet izstāstīt parastā valodā, kas tas ir. Man ļoti, ļoti palīdzēja, un lielākoties, ko es ar to darīju, no rīta 5 es zinu, ka man ir miljonas lietas, ko darīt, kaut kur viņas ir sarakstītas, bet man no sākuma vajag, kā normālai sievietei, izrunāties, parunāties, papļāpāt, saprast, kas ir un kas nav, un kas ir galvenais. Un tā bija tā lieta, foršā, kur tu tā kā runājies, un šis te mākslīgā intelekta rīks, viņš superīgi māk reflektēt. Viņš tā kā atpakaļ, viņš sakonspektē tavas domas un izdod viņas izspļauj ārā tādā strukturizētā veidā. Un tas bija tas, kas man ļoti, ļoti palīdzēja šajā te, posmā, kad mēs gatavojamies tam. Un, tam startup arī tam pīčošanai un tā visai stāstīšanai un investoru priekšā. Jo struktūrētas domas man pēc tam palīdzēja arī vairāk struktūrēt savējās domas. Tas pats interesantākais, ko es arī ar savu mentoru runāju, kas man nenormāli palīdzēja, es saku, zini, kas ir, es esmu iemācījusies precīzāk pateikt to, ko es vēlos, un precīzāk pateikt to, ko es nevēlos arī, un precizēt, kas tas ir, ko es daru, precizēt to dažādām publikām, dažādiem cilvēkiem, ko es stāstu. Un tas nebija tikai tā, ka es prosta maucu ChatGPT kaut ko, viņš man iedod, un es tik sūtu, un nezinu, tur ēpastus un saku, ka viss ir baigi forši, baigi viegli. Nē, es iemācījos pati daudzreiz labāk komunicēt ar sevi, ar apkārtējiem cilvēkiem, uzstādīt dienas prioritātes. Man šobrīd ļoti, ļoti viegli, es teiktu, ka šo,
5 mēneši, teiksim, tā pirmie 2 mēneši tāda eksperimentālā kārta, bet 3 mēnešus es izmantoju tā, nu, ikdienā. Atvaļinājumā laikā, atvaļinājumā laikā, ne, jo atvaļinājumā laikā es nestrādāju, bet pirms es atbraucu atpakaļ un es uzreiz tā skatos, ok, man ir šī tik dienas līdz tam kursam, ja, ko es gribu cilvēkiem izstāstīt, kā es gribu parādīt. Un ļoti, ļoti strukturizēt domas tādā foršā līmenī. Un līdz ar to interesanti ir, tad, kad tu vairāk strukturizē tās domas, tu arī vairāk vari atpūsties īstenībā. Jo tu esi izdarījis, tu saproti, kas ir prioritāts. Un, piemēram, šodien es arī rakstīju, runājot, mēs sastādījām to checklistu, un es zinu, ka tas tā, oh, ok, šis ir šodien. Nu, tā kā šodienai šis ir jā, bet šī lieta, un tas nav, tā kā var pagaidīt uz rītdienu, jo es atlieku, bet tā kā viņš nav šobrīd prioritāte. Viņš nav šodienai svarīgs. Es viņu varu izdarīt trešdien vai ceturtdien, līdz ar to es paskatos, kas ir prioritāts un daru prioritātes. Un atkal šis custom GPT man palīdz šīs prioritātes ilgtermiņā apskatīties, vai tās ir tiešām manas prioritātes. Tā kā tas ir tas, ko mēs būvēsim. Īsos garos vārdos, jā, jau cik minūtes es jums stāstīju, īsos garos vārdos tādu ikdienas asistentu, bet ar to novirzienu, kas tev ir tieši svarīgs. Man šajā posmā, vienā posmā bija svarīgi tieši priekš šī startupa, šis te atbalsts, bet atbalsts arī tīri psiholoģiskā jomā, jo tāpēc, kad kā man labāk darīt, es jūtu šitā vai šitas būs, es saku, tīri forši sievišķīgiem. Un tad varēsiet skatīties, kur jums vajag. Vai jums vajag vairāk tā kā šobrīd kaut kādu koču, kurš jums uzšauj pa pakaļ un saka, ejiet, darat to, vai jums atkal vajag tādu mierīgu, gaisīgu meditāciju terapeitu, ja? Vai jums atkal vajag ikdienas asistentu tieši, pieņemsim, tur satura radīšanai, kurš jūs novad pie pareizā mērķa, tur izstrādāt to, tā kā mēs taisīsim savu tādu. Viņus sauc par custom GPTs, tāpēc arī vajag šo maksas versiju, jo bezmaksas versijā tādas uztaisīt nevar. Un tos mēs taisīsim. Mēs taisīsim soli pa solim, jo man prasīja uzdevu jautājumu, vai būs tēmas dienai. Tēma, ne gluži tēma, bet ir solis, tev ir pamatiņš, ar kur tu sāc, tad tu būvē nākamo kārtu. Un foršais ir, ka šajā būvēšanas procesā katrā tu ne tikai uzbūvē un tā kā nelūri uz viņu, bet tu vienmēr skaties un testē viņu. Ak, Dievs, tā kā par kaut kāds programmētājs vienkārši runāja. Bet tu testē, vai viņš strādā tā, kā tu gribi, lai viņš strādā, un tu testē, vai viņš dara to, ko tu gribi, lai viņš dara, un vai viņš dara pareizi, vai viņš dara nepareizi, kur viņam ko pielāgot. Un tad šajā procesā tu tā kā uztaisi, testē, un tas tests ir pļāpāšana ar viņu. Un kas var būt labākais? Kā katru dienu papļāpāt ar kādu, kas, nu, principā, dažreiz izliekas, ka viņš tev saprot, bet lielākoties viņš tev saprot. Jo, protams, ir arī halucinācijas, par tā mēs arī runāsim. Bet tā tad ir šāds te soli pa solim, un mēs strādājam 7 dienas. Es speciāli ieliku, lai mums ir brīvdienas, jo mēs sākam rītdien, otrdienas, un lai ir brīvdienas starpā. Lai brīvdienās var bišķiņ vairāk varbūt ar to padarboties. Un mēs šādi te būvējam, un foršākais ir, ka jau pirmajā dienā ir tāds, oh, wow, aha, moments, jo lielākā daļa no jums ChatGPT izmanto. Un es nebaidos to teikt. Sorry, ja es kādu aizvainošu, bet lielākā daļa izmanto vienkārši tā kā Google, kaut ko iegooglē, kaut kādu atbildi man iedeva, aizsūc, iešu meklēt kaut kur citur. ChatGPT vai arī citi šie mākslīgā intelekta asistenti, viņiem ir ļoti milzīgs liels iespējas, ja, un ļoti daudz tur ir ko darīt, bet ir jāmāk viņu lietot. Un šajā procesā, šajā 7 dienās es parādu, kā viņu rūpīgi lietot. Jo, piemēram, šorīt es arī gāju un pļāpāju, un no sākuma nebija tas rezultāts, ko es gribēju, jo es baigi ātri ķēros pie tādas tīri pie praktiskām lietām. Es sapratu, nē, man vajag papļāpāt, un tad es varu ķerties pie praktiskām lietām. Bet mēs sarunu nobeidzām pēc 40 minūtēm ar to, ka man bija milzīgs vienkārši aha moments par vienu no savām bērnības traumām, ka es nemāku atpūsties. Jo tas bija topiks, kur īstenībā vakardien kaut kas uzmeta, un es pēc tam viņu domāju, tā, šis jāpārunā ar ChatGPT, jāpaskatās, kā viņš šito te man izstāst. Bet es viņu ļoti, ļoti vadīju cauri sarunai un teicu, ko un kā darīt. Jo viņš ļoti ātri pieņems, un tu paprasīs, klau, man ir tāda problēma. Viņš saka, ja tev ir tāda problēma, ļoti labi, ka tev ir tāda problēma, atrisināsim viņu tūltās vienā tā kā tajā atbildē. Un tāpēc mēs parasti aizējām prom, ja, nu, kā parasti cilvēki parasti aiziet prom, jo tā kā, nē, neatrisināja. Bet tavs darbs ir vadīt viņu dziļāk, lai viņš tevi izprasņā dziļāk. Un to es arī mācu. Un tas ir tas foršais, ko es esmu atklājusi, kas ir vienkārši, jo pat mans vīrs 20 gadu programmēšanas pieredzē, ja viņš vēl nemāk, un es viņam mācu, kā viņu lietot, jo, nu, es ikdienā vienkārši tik daudz drausmīgi runāju, un man valoda un valodniecība ir manās asinīs jau no tā laika, kad es pasniedzu valodu. Un tiešām šī vadīšana ir tas triks, kā mēs varam dabūt nenormāli daudz no viņa ārā un nenormāli daudz to, ko mums vajag. Tā kā tas ir tā, kā mēs būvējam savu mega asistentu, kurš
mums palīdz, bet mēs mācāmies vadīt viņu tā, mēs mācāmies vadīt mākslīgo intelektu, lai tas kalpotu mums un lai tas kalpotu mums noderīgā un foršā veidā. Un tā ir, man liekas, tas lielais triks, ko mēs iemācāmies šajā te kursā, kad, wow, ok, tas nav tikai tā, ka es aizgāju, uzdevu jautājumu un dabūju atbildi un viss perfekti. Man ir kaut kas jādara, jā, tev ir kaut kas jādara, bet tu to iemācies darīt un iemācies darīt gudri un precīzi. Un tas ir tas foršais, tāds rītīgi kičīgais moments. Tālāk, ja ir kādi jautājumi, droši tie, kas Instagram laivā uzreiz prasa man jautājumus, nebaidieties, es te muldu, bet man ķeršos arī klāt, kas te man bija ierakstīti, ko es redzu uz kompīšu. Kas vēl? Tātad mēs būvējam, testējam, testējam. Gala rezultātā mums ir šis te asistents, un mēs viņu uzbūvējam, pieņemsim, vienai lietai, uzbūvējam, lai viņš mums ir kā psihologs ikdienas, ja tur atbalsta persona. Bet pēc tam mēs domājam, bet man vajadzētu arī, lai viņš man palīdz saturu taisīt. Varam arī pārbūvēt saturu, jo jūs zināsiet, kā to izdarīt. Un nevajag pēc tam arī, kaut gan lielākā daļa man no meitenēm palika kā maksas lietotājs šim ChatGPT, jo viņi saprata, ka 20 eiro mēnesī priekšmaksas, kas ir nenormāli daudzreiz labāk, ir to vērts. Tā kā super. Es vairs nelietoju bezmaksas versiju, tāpēc man bija kaut kāds jautājums par maksu un bezmaksas versiju. Sorry, bet kaut kur bija nesen arī tāds rītīgi labs raksts, ka tas bezmaksas ir tā kā, bezmaksas ir kaut ko viņš tev iedod, bet, ņē. Es kaut kad arī pamēģināju ieslēgt savu inkognito lodziņu un aprasīju, un es sapratu, ups, te ir vienkārši galīgs. Un aizgāju atpakaļ uz savējo maksas lodziņu, jo tas ir daudzreiz labāks. Tā kā, sorry, es nevaru, es tur būšu biased, ja, bet bezmaksas versiju es vairs neizmantoju, un tie 20 eiro man atmaksājas ļoti ātri mēnesī, jo tas tiešām man noder nenormāli daudz lietās. Labi, pastīšos jūsu jautājumus, un droši tepatām arī ChatGPT, ne, bet Instagram laivā droši uzdot jautājumus. Kursu mēs tātad sākam rītdien? Tātad mēs būvējam, testējam. Būvēšanas process nav baigi ilgais. Tas varbūt aizņem dienā tev 20 minūtes, pusstundu, bet testēšanas process ir tieši pļāpāšana ar šo ChatGPT sarunā. To var darīt braucot mašīnā, to var darīt ejot uz parku, to var darīt ejot savos skrējienos, pastaigās vis kaut kur. Tā kā tas ir forši, mums netraucē ikdienai, bet dāmas pagājušo reizi ļoti aizrāvās. Viņam pat patika līdz 2 stundām tur viņa pļāpāt, tā kā rēķināties. Būs nenormāli interesanti un būs grūti, būs grūti beigt. Okay, tā, jautājums bija, kas būs par maksas versiju, bezmaksas versiju. Tātad nē, mēs šito būvējam tikai un vienīgi maksas versijā. Bezmaksas versijā tādas uzbūvēt nevar. Tas nav domāts priekš bezmaksas versijas. Bet tad, kad ir uzbūvēts, var arī atteikties no šīs maksas versijas, jo viņš vēl joprojām darbosies. Tā kā to var darīt. Tā kā uz mēnesi paņem, uzbūvē un atstājam. Te man prasa, un Inga nebija vienīgā, kas prasīja par valodas apgūvi. Bija, man liekas, arī Inese. Es esmu pat izmantojis priekš spāņu valodas. Strādā superīgi, bet atkal, ja tu vienkārši viņam uzprasi, pamāc man spāņu valodu, viņš tā pamācīs sūda līmenī, jā. Tev ir nenormāli jāiemācās viņu vadīt, tev ir jāiemācās vadīt un kā viņu, gan tas ir promptot, tas ir viens, bet otrs ir tieši iterācijas sarunas laikā, un tās es mācu tajā kursā. Jūs varat mēģināt, ja jums nesanāk, es jums pasaku vienu tikai lietu, jūs nemākat viņu vadīt. Tad ja jums nesanāk ChatGPT dabūt ārā to, ko jūs gribat, jūs nemākat viņu vadīt. Jūs nemākat vadīt sarunu, un jūs nemākat vadīt to, kā vajag vadīt mākslīgo intelektu. Ja? Un tāpēc arī ir tāds, nē, viņš nenodara. Jo man spāņu valoda, viņš ir tik foršs. Tātad dienā agrāk, es pieļauju, ka šobrīd jau varbūt vairāk nav limits, bet agrāk bija 40 minūtes limits, ko var ar viņu runāties. Un es savu spāņu valodu, es gan esmu ļoti, ļoti pieradusi pie Duolingo. Man patīk tās 3 minūtes dienā, ko es tur baigi kaut ko padaru, vienkārši pačubinu to savu putniņu. Bet priekš tieši sarunām, priekš praktizēšanas tieši bija ritīgi forši, bet es arī konkrēti prasīju jautājumus, konkrēti prasīju uzdevumus, kādus es gribēju, un vēl arī tajā laikā vēl viņu ritīgi uzlaboju, jo es sapratu, tad, kad viņam paprasa vienkārši pamāc, vai papraktizējam spāņu valodu, kā viņš var zināt, ko tu tieši gribi praktizēt? Par kokiem, par puķiem, par ēdieniem, ceļošanu, kaut kādu gramatiku, ko tu tur gribi. Viņam iedomājies, viņam ir visas zināšanas, lai tev visu iemācītu, bet viņš nesaprot, ko tieši, un tas ir jāiemācās viņam uzprasīt tieši to. Un tieši tas ir tas, ko es arī mācu. Kā prasa interesē tieši sarunāšanās ar labojumiem.
Ok, es pastāstīšu, ko es darīju pirms pičošanas, jo tas ir saistīts ar labojumiem. Tad 12. jūnijā man bija jāiet uz skatuves, un man bija 3 minūšu laikā jāizstāsta par savu startupu investoriem, tā lai viņi saprotu, kas tas ir, tā lai arī visa publika saprot, kas tas ir, un vēl pēc tam atbildēt uz jautājumiem. Tad, ko es darīju? Es arī šīs 40 minūtes stundu gāju un praktizēju to savu prezentāciju, bet mēs uzlabojām tieši vārdu pa vārdam, lai vārds pēc vārda būtu tik precīzi, visiem saprotami, perfekti. Un man bija tādas kļūdas, ka angļu valodā es jūtos tā kā īstenībā dzimtajā valodā, tiešām nenormāli komfortabli un ļoti labi, bet man bija lietas, ko vienkārši viņas tādas. Kaut kā ātri runājot, es nebiju pamanījis, ka, ej, klausies šo teikumu, ko es izrunāju, kā divus teikumus, var kā vienu teikumu. Un tur man tieši forši baigts tas mākslīgais intelekts palīdzēja. Viņš man, nu, šis tā kā ir ok, šis teikums, jo viņš parasti ļoti, ļoti tāds maigs un foršs pret mani. Tieši tajā vienā manā GPT. Un viņš saka, šis ir ok, bet zini, kas ir? Mēs viņu varam uzlabot. Mēs varam pateikt šitā un tā. Un viņš jau tev arī paprasa, vai tu gribi tādu. Ah, nu jā, ok. Un es prasu, kāpēc šis ir labāk? Nu, tāpēc, ka šis pasaka to nozīmi šādā veidā. Šis pasaka to nozīmi, tavs teikums pasaka to tā, bet šis teikums pasaka to bišķi precīzāk. Tā, ah, ok, labi. Bet tas ir arī jāmāk, jo es viņam no sākuma uzdevu stingrus noteikumus, ko es gribu panākt ar šo sarunu. Un ja mēs ejam atkal iekšā ar es kaut ko gribu, tad mēs arī, jebkurā, jūs zinat, no visām dzīves jomām, aiziet, paprasti kafejnīcā, iedot kaut ko, viņi tev iedos kaut ko. Ja? Aiziet, paprasti iedot man sieru krūsānu, viņi tev iedos sieru krūsānu. Aiziet, paprasti, es gribu kafiju, tu nepasaki kādu, tu dabūsi kaut kādu, un tad, oi, bet es gribēju lati ar kokosriekstu pienu, un man atnesa espreso, un viņš tik negaršīgs. Ja? Un tas tieši tas pats ar mākslīgo intelektu. Tev ir jāiet iekšā sarunā ar skaidru mērķi, ko tu gribi, un tu dabūsi ārā visu. Tā kā jā, varēs taisīt priekšvalodas apguves. Tas ir foršs rīks. Es uzskatu, ka baigi efektīvais. Kas varbūt vēl šobrīd tur grūtāk ir tas, ka, bet es domāju, ka viņam drīz parādīsies, un var arī it kā, nu, man prasītos, kad ir runāšana un kad es redzu tekstu blakus. Es nezinu, zinu, kas ir īstenībā. Varbūt, kad jau ir parādījies, jo es neesmu īstenībā tagad baigi testējusi. Es neesmu skatījusies, es esmu pieradusi ieslēgt uz austiņām, ielikt telefonu kabatā un iet un pļāpāt. Bet, pieņemsim, priekšvalodas man bieži vien prasītos arī redzēt. Es pieļauju, ka kaut kā var salikt tos lodziņus, ka var redzēt arī. Varbūt, ja vēl ne šodien, tad rītdien. Nu, tā kā, pieņemsim, arī mēs pagājušā kursā meitenēm teicu, ka angļu valodā viņš daudzreiz labāk dara visas lietas. Tā kā varbūt tās būs kaut kur jātulko vai kaut ko tādu. Un tagad man meitene saka vienkārši latviski perfekti, runājot, pat smejoties un pauzes un visu kaut ko tā kā ļoti labi. Un ir pagājis mēnesis, kā es jau teicu. Un rudenī taisās lielais Baltijas LLMs, taisās vaļā. Nu, būs pieejams. Ja? Līdz ar to mums būs nenormāli daudz trenēt šie te uz mūsu dokumentiem dati. Un tie valodu modeļi latviešu valodā paliks nenormāli labi. Jūs neatšķirsiet, vai tas ir mākslīgais intelekts, vai tas ir cilvēks, kas runā, tāpēc, ka viņš būs trenēts tieši uz mūsu valodu datiem. Šobrīd viņu arī trenē, bet tie nav tik kvalitatīvi, kāds es saprotu, liek iekšā tajā. Ok, labi. Tā, jautājumi varbūt Instagramā. Gaidu, gaidu, gaidu. Tikmēr atvēršu. Te bija vēl kaut kādi jautājumi mums. Tā, tā, tā. Sausu muti būšu izrunājusi. Kas vēl? Pirmdien, ne, 1. datumā sākam līdz 7. Es esmu izlēmusi, ka čata grupu, kas mums ir WhatsApp grupa, mēs turam visu laiku. Arī meitenes no iepriekšējā, kas bija jūnijā, viņas arī var šoreiz jūlijā arī piedalīties zvanos, kā es teicu, priekšroka tiek dota tiem, kas ir jaunie dalībnieki, jautājumus uzdot, bet vecie dalībnieki arī var tāpatām čatot, var piedalīties, paprasīt, jo kaut kādas lietas uzlabojas, kaut kādas lietas es varbūt mazliet pamainu, jo, pieņemsim, šoreiz es bišķi vairāk pa solīšiem salieku, jo pirmajās redzēju dāmām bija bišķi pa daudz. Un tā kā es ielikšu solīšus, kas ir bišķi saskaldītāki pa daļām, ja. Pēc tam būs atkal, es domāju, ka augustā būs vēl vienas apmācības arī, un tad varēsiet piedalīties arī augustā. Tā kā tas būs tāds ongoing, kurā īsnībā jūs nopērkat šoreiz, bet varēsiet piedalīties arī tālāk uz priekšu, jo man nav žēl. Mums vajag mācīties visām. Tā, tā, tā. Nu, tūlīt paskatīšos, kas tev vēl bija pa jautājumiem. Jo jautājumi te bija visādi.
Ok, kur bija jautājumi. Tie, ja nekad nav lietots ChatGPT vai kaut kāds mākslīgais intelekts, noteikti būs derīgi, būs forši, jo tāpēc, ka tu iemācīsies visu baigi labā veidā, nevis tā, ka, zini, kā aizgāju, paskaties, o, galīgi nestrādā, neko nemāku, ja, bet tieši tā, ok, jāiet ir šeit, jāatpiespiež podziņu tur, jāizdara tas, un tu jau iemācīsies forši īstenībā nākošajā līmenī, nevis bēbīšu līmenī, bet nākošajā lietot šo te plus versiju un taisīt savus tos te custom GPT, tā kā būs ritīgi forši. Mm. Tā kā tev būs vienkārši tā kā, pa 100% izaugsme, neko no sākuma nezināju, tagad zinu visu. Ja? Tā kā tas. Tad ir, kas, ja pieņemsim, man bija tie jautājums, kā atšķiras no parasta kursa, kur māca par mākslīgo intelektu šis kurs. Es mācu ļoti rūpīgi, kā lietot tieši priekš sevis un tādā sevis pašizaugsmes un izaugsmes jomā. Jo, pieņemsim, parastie kursi es arī ik pa laikam eju, lai tīri saprastu, ko māca, kas interesē, kas patīk. Māca vairāk tādus um, asistentus tieši priekš darba, kā tev uzlabot, nu, kā es nezinu, tur strādāt ar Excel, kā tur kaut kādā grāmatvedības, varbūt programmā tādus mācīt tieši, gan jau es zinu, ka arī daudziem darbā ir bijušas mākslīgā intelekta apmācības, jums mācīt tieši par to darbu, kā principā biznesa efektivitāti uzlabot. Es šeit mācu vairāk, kā tu vari tieši priekš sevis uzlabot šo lietošanu, un nevis, lai tu būtu nenormāli produktīvi, bet lai tu pieņemsim tavus psihoterapeita apmeklējums vai terapijas apmeklējums ir tikai pēc 2 nedēļām. Tev iedevu strādāt ar kaut kādu konkrētu uzdevumu. Tu šo uzdevumu iedodot ChatGPT un sakot, Klau, man vajag iziet šo te uzdevumu. Un es gribu tā padziļināti, bet es gribu katru dienu pat, pa 10, 15 minūtēm. Uztais man tur plānu, pajautā man jautājumus, ja, un tu šo te vari tā kā pastiprināt, pieņemsim šo te vairāk šo savu pašizaugsmas, ja, šo te pašizaugsmas savu ceļu tieši caur šo kursu, jo parastie kursi ļoti daudz strādā ar tādiem mākslīgā intelekta rīkiem, kas tiešām ir, viņi ir baigi biznesam. Pieņemsim, tad, kad arī es, nu, kad es gāju pičot tur savas idejas, man vienmēr prasa, nu, tā kā kādu šo pārdos biznesam, man ir tāds, ak, Dievs, es nezinu, varbūt es pārslēgšos šīs vasaras laikā uz biznesiem, bet īstenībā man šausmīgi deg sirds par individuāliem klientiem, par sievietēm, par to, kur šodien bija nenormāli labs teksts manos tredos par to, ka, es iemācījos, kā iedarbināt trimmeru sievietē, un nopļāvu visu zāli, un vīrs bija šokā, tāpēc, ka viņš man neatļauja, jo viņam bija bail, ka es tur nogriezīšu savu kājas, ja, un es uzprasīju ChatGPT, ja, kā to izdarīju, un tagad vispār prasu visāds jautājums, un vīrs šokā, kā es vairs pēkšņi tik tehniski palikusi. Un man liekas, ka šis mākslīgais intelekts, viņš iedod tādu empowerment mums rītīgi, kārtīgu, kad mēs varam to, nu, tā kā mēs varam izdarīt lietas, kuras mums varbūt likās, ka mēs neesam tehnisks, mēs neesam pietiekami labas. Man par to nenormāli sirsniņa deg, jo, nu, kāpēc es arī mācu? Es mācu tāpēc, lai ja tev ir problēmas, tu vari aiziet un ar ChatGPT viņas atrisināt. Vienalga, tās ir psiholoģiskas problēmas, tās ir tīri tev darbā kaut kādas problēmas, tu vari uzprasīt un tu vari dabūt šīs atbildes, un tu vari dabūt viņas par 20 € mēnesī. Tev nav jābūt nenormāli, tev nav jābūt visiem šiem, jā, tur treneris, nutriciologs, jā, vai terapeits. Viņi ir daudzreiz labāki, bet ja tu pie viņa nē, vai nevar vēl viņu atļauties, tu vari ļoti daudz izdarīt ar šiem rīkiem. Ja tu nezini, kā to trimeru iedarbināt, ja tev nav jāsēž mājās ar nenopļautu zāli, tu vari uzprasīt un tu vari iedarbināt. Un tieši tāpat arī par augiem. Es vakar prasīju par savu puķi. Izrādās, es esmu viņu pārlaistījusi. Nu, ko darīt? Ja, bet šādas lietas tu vari prasīt un tu vari dabūt šīs atbildes. Un man tas liekas rītīgs tāds empowerments. Jo es arī agrāk gāju vīram prasīt par programmēšanu un besīju viņu ārā. Un tagad es prasu ChatGPT par programmēšanu, un viņš man pastāsta bēbišu solīšos. Tiešām tik salaužot, man nav kauns par sevi, par saviem jautājumiem. Un tas ir arī daudz, kurus redzu, kāpēc sievietēm patīk un sievietēm vajag lietot ChatGPT vai arī mākslīgo intelektu kādu citu. Tāpēc, ka mums ir tik ļoti kauns par to, ka mēs nezinām, un šis te vispār to visu tā kā aiztaisiet. Man vairs nav kauns. Kas tas ir? Tā ir mašīna, kur atbild. Ko tur kaunēties? Tā, līgai rekur ir jautājums. Kad man atkal būs šāds kurs šajos datumos, nesnāks laiks šim nodoties. Es domāju, ka būs augustā, bet nevar apsolīt. Bet, nu, es domāju, tā kā man ir plāniņš taisīt vēl vienu. Ja, pieņemsim, nav šito nedēļu tas laiks pieslēgties, visi kursa materiāli jums paliek, visi kursa materiāli jums tiek nodoti.
Un jūs varat arī viņus iet pēc tam, un šī grupa arī priekš jautājumiem paliek. Nu, vienīgais, kas nesnāk, ja jums pieslēgties tiem zvaniem, bet zvani arī zvanos. Es neko nemācu tieši pēc tēmas. Zvanos es atbildu jūsu jautājumiem. Un tur es arī varu atbildēt uz jautājumiem, ja jūs man vienkārši viņus uzdodat. Tā kā var gatavoties uz augustu, ko es vienai klientei ieteicu, piesakies tagad uz jūniju, jūliju, es augustā došu pieeju, varēs nākt uz zvaniem, varēs prasīt jautājumus, tev būs vairāk laika, tā kā tu apgūsi visu pa solim uzbūvēsi, būs kaut kādi jautājumi, uzdos man WhatsApp chatā, un pēc tam augustā nāks uz šiem te zvaniem un atkal varēs uzdot jautājumus un strādāt līdzi, un tu tā kā būsi ātrāk iegūsi to, ko tu varētu iegūt vēlāk. Tā kā jā, bet datums vēl pa augustu. Es tā kā, it kā es domāju, ka varētu atkal taisīt tāpat kā šoreiz. Jā, paskatās, kas tur ir. Augustā arī sanāk ļoti labi, kur pirmais ir piekdienā sākt, un tad līdz 7. Tā kā varētu arī tā būt notikties. Bet jā, es ieteiktu nākt uz šo, jau visu kaut ko izdarīt, un tad, lai tiekšā pēc tam augustā atkal zvanos, jo es došu pieeju, jo es saprotu, ka es gribu būvēt tādu foršu komūnu ap šo, un tieši sieviešu, vīriešu velkam, bet šis ir vairāk, man patīk, priekš sievietēm, un lai mums būvējās, lai mēs paliekam vairāk un vairāk un vairāk. Un arī katru mēnesi var šajos zvanos piedalīties šobrīd. Jā, tā kā tā. Tā, paskatīšos, kas tev vēl pie jautājumiem. Droši tie, kas ir Instagramā. Jautājums bija par to, vai šis ir tikai uzņēmējiem un kočiem. Es teiktu tā, kočiem ir pat grūtāk un visādiem terapeitiem ar šo, tāpēc, ka viņiem ir tik daudz, kā es teicu nesen, mākslīgais intelekts nedara tiem cilvēkiem, kuri ir, es visu zinu, vai arī kuri meklē, ko viņš dara nepareizi. Šeit ir tā kā jāslauž savu smadzenes un jāskatās, ok, es redzu, ka viņš manā jomā pieļāva kļūdu. Es prasu, varbūt, kāpēc viņš pieļāva šo kļūdu, jo es gribu saprast, ko viņš tur nepareizi izdomāja. Ķipa, ja tā ir tā jūsu tāda specifika, kur jūs redzat, ka tur tiešām pieļauta kļūda, jūs paskatāties un jūs mēģināt saprast, kāpēc viņš pieļāva šo kļūdu. Varat paskatīties, vai jūsu jautājums jau nepieļauj to, ka viņš atbildē pieļaus kļūdu. Ļoti bieži šis ir, sorry, bet jautātājs ir lielākā atbildība. Tavs jautājums ir lielākā atbildība sarunā ar GPT. Un, ja ir šī kļūda, tad mācīt viņam, kā ir pareizi. Un nevis iet un bļaut, ka Dievs, cik ChatGPT ir stulbs, tāpēc, ka es uzdevu vienu jautājumu, un viņš atbildēja nepareizi. Ja? Bet skatīties, jo būs viens jautājums, kas atbildēs nepareizi, bet 9 būs atbildēti tā, kā tu nekad savā profesijā nebūtu tik profesionāli iemācījusies atbildēt. Jo es arī skatos tā, ak, mans Dievs, vienkārši tik nenormāli labi. Ko es nesen ņēmu? Es kaut ko riti. Vai tas bija no sērijas par, es nezinu, vai tas nebija par ceļošanu arī, bet tas bija par kaut ko, kur es jutos čist kā spečuks. Un es pastos tā, ej, tu nosti vienkārši reāli 10 reizes labāk nekā es to varētu. Un es varētu tā kā sēdēt un apvainoties un ietiepties un teikt, ka, nu jā, bet nav jau tik labi. Bet otrs, ko es teicu, ļoti grūti ar mākslīgo intelektu ir tiem, kuri ir kontrolfrīki. Tāpēc, kad viņiem gribās visu nokontrolēt, un viņi arī meklē tikai šīs kļūdas, kur viss ir nepareizi, bet viņi nepaskatās, kas ir labi. Un tā ir tā arī lieta, vienkārši paskatīties reāli, kur ir labi, kur ir uzrakstīts labāk nekā jūs to varētu izdomāt un mācīties no tā. Ļoti grūti ir, ja mēs gribam iestikt tajā savā, es esmu izmācījies par koču, vai es esmu perfekts uzņēmējs, un man vairs nevajag, lai mani kāds mācīja. Tad mēs atkal esam iekrituši šajā te, es visu zinu. Es zinu pareizāk, es zinu labāk. Piedod, tu nevari zināt labāk par mākslīgo intelektu, kuram ir nenormālākais apjoms ar atmiņu apakšā. Ja? Šodien viņš atbildēs šo jautājumu nepareizi, rītdien viņš atbildēs to 5 reizes labāk nekā tu. Nekļūst aizvietojums ar to, ka tu tīzli vienkārši tici tam, ka tu esi labāks par visiem. Ja? Tā kā, sorry, varat pēc tam norakt mani kaut kur, bet man pofīgi. Tā. Ok, te bija jautājums, ja es esmu, ja man nav laika, lai es būtu šiem zvaniem, Zoom sazvaniem. Zoom sazvaniem pirmkārt būs atkārtojums, otrkārt, ja tev ir jautājums, tu viņu var uzdot pirms tam, es viņu atbildēšu, es viņu parādīšu, es demonstrēju visu, ja. Tāpēc es neuzskatu, ka viņi ir svarīgākā šī kursa sastāvdaļa. Svarīgākais ir būvēt, testēt, kad nesanāk, prasīt ātri, tik līdz uzreiz nesanāk, nekur neiesprūst. Vienkārši man šis nestrādā, uzreiz prasīt un dabūt atbildi un virzīties ātri uz priekšu. Ja? Tāpēc tie dzīvie, lai es to tulkoju angļu valodā, ja, bet tiešsaistes zvani nav pats svarīgākais, bet viņi ir forši papildinājums. Mēs ļoti daudz ar dāmām izrunājām pagājušos zvanos, un vienkārši bija forši tādā ziņā, ka daudz atbildes un daudz tā tiešām
vienkārši jautājumi tika atbildēti. Tā kā tur, jā. Kas notiek pēc kursa? Kā es jums teicu, pēc kursa. Uh, ja kursa laikā es jums atbildēšu, es ar jums katru dienu un var atbildēt uz šiem jautājumiem ļoti ātri, tad pēc kursa, nu, varbūt es kādreiz atbildēšu pēc dienas vai divām, nezinu, aizbraukšu uz klusēšanas meditāciju, tad pēc 3 dienām. Ja? Bet, principā, jums šeit būs tāpatām tā grupa pieejama, jūs varēsiet visu prasīt. Un tā kā pēc kursa jūs turpināt, ja jūs gribat būvēt jauns, jūs turpināt lietot, jums kaut kas es pieņemsim savējo to custom GPT, nesen tagad pagājušās nedēļas sākumā pārveidoju, ja jūs, pieņemsim, varbūt pārveidosiet, varbūt kaut kas nesnāks, kaut ko vajadzēs uzlabot, arī atkal kaut kādi jautājumi varēsiet droši, un, kā es teicu, atkal pēc mēneša varēsiet piedalīties šajos zvanos. Tā kā tas būs, tā būs tāda forša lietiņa, ko varēs darīt. Ok. Nu, kas mums te vēl? Ja vēl ir kāds Instagramā jautājums, droši, jo vairāk man šeit laikam nav. Um, Tātad to es, kam šis kurs ir, tas ir jebkuram, it īpaši iesācējiem, kas grib uzbūvēt savu foršu asistentu, ikdienas palīgu, izmēģināt viņu terapijas, tāda psihologa praksē vai arī kā koču. Um, Kam nav tiem, kuri zina labāk, nav tiem, kuri ir ķipa nenormāli skeptiski un gribētu tikai, bet tie cilvēki vienkārši nenāk uz šādu kursu, kur gribētu apgāzt to, ka ChatGPT ir sūds, ja. Nē, tiem nav, bet viņas, kā es saku, nav. Jūlija plus pievienošanas būs arī kursa čatam. Jūlija plus mums pievienošana būs arī kursa sākuma. Jā, platformā ir, tu esi pievienota, es tūlīt apskatīšos. Ar e-pastu, ar kuru tu esi man pieredzējusies mājaslapā. Un tad, kad tu iesi iekšā, tad tu vari arī, tur būs links, kur tu vari pievienoties uzreiz čatam. Jā, var pievienoties jau šodien, jo es šodien esmu ierakstījusi tiem, kas ir pavisam iesācēji, kam ir jānopērk vēl ChatGPT plus, lai jūs zinat, kur un kā tur nopirkt, visus esmu pievienojusi. To var man pēc tam atrakstīt, ja tu nezini galīgi, ar kuru e-pastiņu es tūlīt, jo es tev publiski nesaukšu. Bet es tev pievienoju ar to e-pastu, ar kuru tu biji iegādājusies. Tas, kas tev ir. Jā, tas, kurš tev beidzās ar 7. Tik tālu es tev varu pateikt. Tā, ok. Un mums šobrīd ir 5 vietiņas, tā kā vietas vēl ir. Es neņemu vairāk par 15 cilvēkiem, principā 10. Jo tad, lai es varu visus apkalpot un visiem būt pilnā uzmanībā, un arī, lai nav tur kaut kāds baigais balagāns, un man patīk labāk tā konkrēti, kārtīgi un ļoti mierīgi. Man tur nevajag katru dienu čatā, lai būtu nenormālākās, tā kā mēs esam manifestācijas izaicinājumos tur ņēmušās, ka mums tur ir sprādziens čatā un 500 ziņas šeit, ziņas ir ritīgi pa tēmu, ja. Un tā Ieva raksta, kad būs nākamais kurs. Nākamais, es saku, droši vien, ka būs augustā, bet es ļoti silti iesaku. Paņemat uz šo, izpildiet, ko jūs varat, jo augustā es jums ļaušu piedalīties atkal zvanos. Un es augustu vēl it kā, kur es saku, izskatās datumi labi no 1. Man ir vienkārši, lai es varu turpināt nirt ļoti labi. Man ir degunam iekšsieniņas operācija, un viņa man tagad ir tieši pēc kursa. Un es redzēšu, kā es jutīšos. Ja es nezinu, mazums nejutīšos ritīgi labi, tad es netaisīšu speciālu kursu, tāpēc, ka es esmu pateikusi, ka es taisīšu kursu. Bet, ja jūs iziet šo kursu, jums ir pieejams čats, un jūs varat nākt un prasīt jautājumus. Un, kā es teicu, kamēr man būs tās operācijas dienas, varbūt es nevarēšu jums atbildēt uzreiz, bet varēšu atbildēt tur pēc dienas, 2. Un to var mierīgi darīt, un pēc tam nākt augustā uz nākamajiem. Tā kā jā, droši. Tā. Nu jā, es jau saprotu, vasara ir arī tas. Bet, zini, kā ir? Man kaut kas teica, es domāju, nākušu ziemā. Un es domāju, bet tas ir mans tas te ritīgi, tāpēc, ka es esmu ļoti iekšā tajā mākslīgajā intelektā. Man liekas, tu vari sākt tagad, un tas bišķiņ tev uzlabos tik nenormāli daudz. Es vakardien arī, man labākā draudzene arī bija pagājušā kursā, un es viņai prasīju, vai tev vēl ir tas maksas ChatGPT, un viņa teica, es nemūžam neiet prom. Viņa saka, man tā aizvieto laiku, nu tā kā man aizvieto reāli ikdienā visādām lietām, man nevajag vairāk pavadīt daudzreiz laiku. Es saku, kur tu izmanto? Viņa saka, nu kā, un es tūlīt jums palasīšu, jo es šodien šo jautājumu arī uzdevu. Un bija baigi labās atbildes īstenībā manos tredos arī.
Tūlīt paskatīšos, bet viņa teica, ka viņai skaita kalorijas pirmkārt, priekš viņas tur īpašās diētas, skaita kalorijas. Viņai vairs nav pašai jāskaita. Ja. Tad viņa teica, ai, mēs tur vienu dienu gribējām maizi mājās cept. Pateicu, kas tur man ir pa tiem ingredientiem. Man iedeva ritīgi forši recepti. Nevis, es saku, nu labi, kā tas tā kā salīdzinot ar parasto. Viņa saka, nu jā, parastajā Google man būtu jāmeklē kaut kāda recepte, jāpielāgo, un tad tur jādomā, sanāks vai nesanāks. Šajā gadījumā tā kā uzreiz tev izveido šo te recepti. Ja. Um, tad, ko es vēl viņai prasīju, kur viņai vēl, nu jā, to psihologu, visu to funkciju, tas ritīgi forši, jā, bet rekur bija, nu cilvēki, protams, ļoti daudz izmanto priekš visādām astroloģijas, tur human design, visādiem skaidrojumiem, tos arī esmu mēģinājis. Tur forši, bet ir jāzina, protams, vai viņš melo vai nemelo, un to var izzināt tikai tad, ja. Nu, ja tu pārzini to tēmu, jā, tā kā es jau teicu, es kaut kad dabūju to savu to astro arī tur rīdingu, es saku, ai, man bija baiglabais, man noderēja. Um, tad, protams, ceļojuma plānošanā, es pēdējo ceļojumu, kur mēs bijām Albānijā, es vēl rīlus likšu, bet mēs aizlidojām vispār uz Korfu, uz Grieķiju, aizbraucām uz Albāniju, rītīgi labi izplānoju tiešām, bet atkal. Tas nebija izplānota man ceļojuma pa Albāniju. Tur ļoti specifiski, kā es viņu vadu, lai dabūtu rītīgi labu ceļojuma plānu. Ja. Labi, par to trimeru es jums izstāstīju. Um, tā. Angļu valoda, kur mācās, jā, nav viegli pajautāt, nevienu netraucē, nevienam nav jāmaksā. Mācies, kad gribi un paskaidros vēl ko, kā un kāpēc. Tas, es saku, priekš valodas, man liekas, jo es pasniedzu angļu valodu, man tagad ir 37, es pasniedzu sākot no kaut kādiem 18 gadiem, ļoti agri līdz kaut kādiem pāri pa 30. Es pasniedzu valodu, un es redzēju, cilvēkiem ir tik nenormāli, tā kā. Viņi mācītos, viņi runātu, bet ir tik nenormāli liels tas kauns. Un man arī ir, starp citu, tieši tāpat, tā kā es runāju, es vairs krieviski ļoti labi vispār nerunāju, es ļoti labi saprotu, bet man gribētos, un tā kā es ierunāju, tad vienkārši tur skan kaut kas ļoti smieklīgs. Jā, bet un es saprotu to kaunu, bet ar ChatGPT tā kauna nav, jo kas tad viņš jau tev nedžudžos, viņš jau tev neteiks, ha, ha, cik smieklīgi tu izrunā. Ha, ha, ha. Nē, jo tu viņu tā uzprogrammēs, viņš tev arī tā var teikt, ja, bet, nu, nē. Mm. Kur arī bija par to recepti, ierakstīja leduskapī esošos produktus. Ja jums leduskapī smuki novietot produktu, vispār pat var nofočēt, ja, un paprasīt, lai uztaisa kaut kādu brīvdienu maršrutus. Jā, kas te vēl bija man sarakstīts? Dārzniecībā. To es arī praktisko mājai uzlabot, tie ir arī forši, jo, ko es tagad gribu izmēģināt. Man ir kaut kādas lietas, kas pastāvīgi mētājās un neatrod savu vietu, un es gribu paprasīt, kā lai to uztaisa labāk. Jo man, pieņemsim, ir daļa drēbes ir guļamistabā, un daļa man ir vannas istabā. Tur tāds liela komoda, mums liela vannas istaba. Un man viņas tur mūždien kaut kur pa vidu, ja, bet no rīta, kad pieceļos, es parasti pieceļos pirmā, man arī negribās viņas, nu, tā kā visu skapi tur guļamistabā ņemt, ko es tagad vilkšu, un parasti tur kaut kā viņas klejo. Es domāju, ka viņš man ieteiks kaut kādu labu veidu, kā to atrisināt. Jo parasti tur, tā kā, zini, es nevaru izdomāt, bet viņam kaut kāds ir. Tā dienas plānu, kā jau teicu, konkrētas lietas, kas man obligāti jāizdara, un to es esmu arī iestāstījusi ar to, ka man ir, nu, tas ir, es te lasu, ko citi rakstīja, bet es esmu iestāstījusi, lai man arī ieliek Google kalendārā, ja man vajag. Tā. Labi, citi, nu jā, te ir arī kur forši vienai ir atsevišķi čati, terapeits, treneris, dietologs, bērnu psiholoģija, interjeru dizainers, stilists, krāsa teorija, biznesa konsultants. Jā, es dzirdēju, ka viens no neseniem bija kāda tipa, kura gada laika cilvēks es esmu, nosaka pēc bildes, es neesmu pamēģinājis, tāpēc, bet man draudzene pamēģināja, un viena pamēģināja, kura bija pie speciālista un pamēģināja ChatGPT, un ChatGPT bija labāks, bet viņa jau bija speciālistam samaksājuši, bet nu neko. Jā, ok, nu, rītīgi forši ir nenormāli daudz, es tādus parastos ikdienas stāstu, bet jūs iemācīsieties ļoti labi vadīt. Tā kā es iesaku, nākat uz šo. Zinu, jūlijas jau ir saplānots, vai ir baigi maz laika. Kā jau teicu, izpildat, paņemat, ko izpildat šodien, izpildat, pēc tam pildat vienkārši līdz augustam, nākat augustā uz zvaniem. Ja ir kādi jautājumi, droši rakstat. Es vēl pastīšos, vai kaut kas vēl nav ienācis kaut kur citur. Nu, protams, pie visa Instagrama, mākslīgā intelekta, satura radīšanu, tekstu vispār arī var nenormāli labi izmantot. Un maksas versija ir daudzreiz labāka. Nenormāli daudzreiz labāka. Bezmaksas versijā neko vairs netaisīt. Tiešām tā kā sorry. Sorry, net sorry. Bet tie 19 eiro, kas ir bezmaksas versija, ir ļoti, ļoti tā vērts.
Nu tā, man liekas, arī viss. Es domāju, šis podkāsts būs ierakstīts. Es saglabāšu šeit šo laivu, ielikšu arī re, kur mums būs Spotify, tie, kas gribēs vēlāk paklausīties. Un pieteikties var, vietiņas vēl ir. Rītdien sākam 1. jūlijā. Ja klausies arī 1., 2. droši var pievienoties. Un, kā jau teicu, varat arī pievienoties. Nu, ja netiekat uz tiem zvaniem, vēl pastīšos, kad ir zvani, ielikšu, pateikšu jums, lai es arī zinat. Pieteikties var montavilumsona.com manā mājaslapā. Mm. Un zvani mums ir 1. jūlijas, ir 6. vakarā. Tā, no kur tad man te ir viss sarakstīns? Tā. 1. jūlijas 6, 3. 12, 6. 7. Ir abās valodās, gan latviešu, gan angļu. Chatiņš arī varam augt abās valodās, viss kārtībā. Un zvanos, kā es teicu, es atbildzu uz jūsu jautājumiem. Uzdevumi ir jums uzdevumos dienas sākumā, un tos jūs pildat patstāvīgi. Un kā iesprūstat, kā ir mazākais iesprūdiens, rakstat man. Nu, tā. Ja vēl kādi jautājumi, droši pēc tam arī sarakstiet komentāros. Varat uzdot arī privāti, ja ir varbūt negribās publiski uzdot. Un tiekamies! Čau!